Labdien manā kanālā. Atkal uztaisīsim izpakošanu. Okaras modelis, Albatros. Šis arī ir, teiksim tā, iesācēja modelis. Ne paši iesācēja, bet jau tāds pišķi labāks līmenis, bet arī līdz augstam līmenim tur ir ļoti tālu. Modeļa cena, ja es nekļūdos, tur grozās ap 100 eiro. Tur vēl klāt, ja teiksim piepērk ar krāsām, tad bišķi dārgāks viņš ir, ja? Ja bez krāsām, tad lētāks, ir vairāk variantu. Tad tā sākumā izpakosim. Sapratīsim, kas te ir kas. Izņemsim visu ārā un pēc tam es jums to visu parādīšu, kas tur īsti arī bija iekšā kastē. Tā, sāksim ar ko sāksim ar kokiem. Sāksim ar kokiem. Tā nevaram trāpīt. Negribas sagriezt kaut ko lieku. Kas mums šeit ir? Šie ir sadot borti, kaut kāda augstāka būs jālīmē klāt. Jau tādi interesants, ļoti tāds viegls kaut kāds koks. Nezinu, jau siekstkoks vai kas tāds varētu būt. Tad ir klājs, kas noteikti arī būs ar kaut ko jāapšujuši. Bišķi izliec, es nezinu, vai tā viņam varbūt, vai tas ir vienkārši formījies, bet iespējams jā, ka kuģiem forma varbūt arī tāda ir reāli nedaudz izlieta. Šis laikam ir kaut kas priekš lielgabaliem. Tā, stūri varētu būt, kas liekas no šī te par tāds kārtīgs paviesu materiāls. Vēl kaut kāds neliels detaļas, kuģi varbūt aizmugur, kas arī būs jāapšuj. Viss izstāstā diezgan kvalitatīvi. Pats korpus kā tiks veidots. Apakšu un visu šīs te daļas liksim. Tā. Tad ir šādas plankas. Diezgan daudz, ar to visu, kas noteikti korpus ir plānots apšūt. Tad mums ir arī masti un vēl kaut kādas resnākas, nezinu, plankas vai kas tas būs. Ir tievāks, šaurāks arī. Ir metāla detaļas, dažs stieplis, kas kaut kur noteikti būs vajadzīgs locīt kaut kādas uzlikt kāds dekors vai kukuģiem. Tā, un šeit varētu būt tīri plankas priekš apšūšanas, priekš klāja un priekš šī te korpus. Redziet, cik šīs ir plāniņas, lai viņas vieglāk saliekt riņķī. Tā, šeit parasti okri pieliek šo te savu sarakstu ar krāsām, kādas ir vajadzīgas, te var iziet cauri tieši konkrētam kuģu modelim un noskatīties. Tas nav īsti būtiski šobrīd. Tā. Šo es nevēršu vaļā, te mēs tāpat redzam viss, kas ir. Ļoti daudz naglas, lielgabali, takelāžai detaļas, enkuri, kaut kādi arī reliņi. Šie te, es nezinu, kas saucās tām virvēm, kur uz bortiem stiprināt, tur piesiet kaut ko. Un arī redziet viena ļoti resna virve, un tad trīs mazās. Un šeit arī kur redzam šos te, kā varēs taisīt kaut kādus šos restis kaut kādām lūkām. Un karoks arī bija iekšā. Tā vēl mums ir kaut kāds papīrs, kā ploksne. Te varētu būt buras, tad iespējams. Jā, šeit ir buras. Viss arī smuki nošūtas. Tā, un dokumentācija.
te smuki bildēs visādams. Kā jātājas, bet okra ir arī plus, ka viņiem ir arī video rullīšas, es skatījos. Jāveic šeit stūri tieši tiem dzelžīšiem pieliekās. Šeit visādas taisās restas un arī nožūklim. Masti. Detaļas parādītas, kā jāvieno virvas viss. Arī šo es šobrīd nestāvos priekšā kāds tiek taisīts, bet tagad es izpētīšu, kā tās kurām treps, kurām var kāpt augšā no virvēm tiek izveidotas. Un te viss detaļas, lielgabali, viss, kas nav. Tā viens papīrs ir apskatīts. Tā šeit ir pēc bildēm apraksti. Smalkāk, ja kaut kas nav skaidrs. Tā un šeit kuģis mērogā 1,2. Buras, lai mēs saprotam, kas ir kas. Kuģis mērogā 1,1 ir dažādi tie griezumi, ja? Vai nekļūdos. Masti. Atkal masti. Te būs daudz, ko darīt ar mastiem. Tāds ļoti modelīgs. It kā iesācēji līmenis, bet ja mēs kā paskatāmies, es nezinu, es teiktu, ka diezgan daudz detaļas un ļoti ilgi šeit būs ko darīt, ja to līdz tā arī skaisti uztaisīt. Galvenais jau iegūt pieredzi, jo vēl ne materiāli, bet instrumenti kaut kādi jābūt papildus, lai labāk apstrādāt. Ko, lai jums visiem veicās? Tiksimies arī kādos nākamajos video.